Steinbuks kundze, Eglis kundze, kungi, dāmas un kungi, visi viesi un mīļie mazie vidēji uzņēmumi. Jo, nu, ziniet, mēdz teikt, ka tā ir tā kā ekonomikā, viena tukša nestāv. Labi, tas, ko es gribēju teikt, ka, nu, ir tāds teiciens, ka mazs cīnīts gāž lielu varu. Latvijas ekonomika jau patiesībā no tādiem maziem cīnīšiem vien arī sastāv. Vispār jau varētu teikt, ka Latvijas ekonomika pat par sevi ir mazs cīnīts. Tā, maza ekonomika, bet vispār visādas diezgan brīnumainas un lieliskas lietas dara, un jāsaka, brīžiem izgriež pogas, gan atsevišķu uzņēmumu līmenī, kā ekonomika, daudziem vecākiem, lielākiem brāļiem un māsām. Kaut arī katri gudrākiem būtu jābūt, un stiprākiem un spējīgākiem, nevienu no tā izmētās. To jau visi droši vien zina, vai ne, cik tad ir kā mazo vidēju uzņēmumu Latvijā procentos. 99,5%, ja? Tātad tikai 0,5% no visiem Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem faktiski ir tādi, kas, nu, Eiropas izpratnē, teiksim, pārējie ir vai mikro, nejaukti mikro nodokļu maksātāji, mazie vai vidēji, attiecīgi. 85% ir mikro Eiropas izpratnē, 12 ir mazie, 3 ir vidēji. Ziniet, tas ir, ekonomika ir dzīves organisms, tāpēc viņi arī nevar tikai formu un palīdzību saprast. Tā ir dzīve, tas ir cilvēku lēmumi, tā drosme, ir paradumi un visas citas lietas, bet pāri visam tā ir tāda kopēja savstarpēji saistība sistēma. Jo tas ir kā mežs, paši zināt. Mežā lieli koki, mazi koki. Mazu koku ir vairāk nekā lieli koki. Lieliem vajag mazos un maziem vajag lielos, un tas viss ir absolūti savstarpēji saistīts. Un ir kāda posma izrāva jārāk, tad tas mežs mirst. Un no šī viedokļa ir skaidrs, ka mazie vidēji uzņēmumi un ekosistēmas sastāvdaļa Latvijas ekonomika ekosistēma, ne? Ja, kas ir tiešām sāls, pamats un būtība saturs. Skaidri, ja, bet skaidrs, ka mežam jāpalīdz augt, un te ir daudz dažādu līdzekļu, kas dar lielam kokam nedara. Mazākam, kas dar stādiņam, ko vajag stādiņam, kas nav vairs vajadzīgs tādam palielam bērzam, ja? Un tā tālāk, tā kā skaidrs, ka valsts atbalsts ir un būs nepieciešams, un mēs to sniegsim. Un ekonomikas ministrija patiesībā varētu saukt par mazo vidēju uzņēmumu. No, ja ne tā enerģētika, bet tas ir tāpat no viršanas nepalasās. Ekonomikas ko audzēt? Nu, ekonomikas audzēt. Nu, ko es ar to gribu teikt, ka es domāju, tas valsts atbalsts galvenais, lai viņš ir pareizs. Lai viņš ir tāds, kā tu vajag, lai viņš nav tāds, kā tu nevar. Es domāju, nav pareizi un nav labi, ja uzņēmums dzīves tāpēc, ka dod atbalstu. Tāpēc, ka dod subsīdijas, tāpēc, ka dod fondus, ja kaut ko dod. Uzņēmējdarbības pamatā ir cilvēks vēlme rosīties, realizēt savu ideju, dot darbu saviem kolēģiem, nopelnīt savu algu. Visi tie daudzi uzņēmumi. Pēdējos 3 gados katru gadu dzīves tā 15,000 jaunu uzņēmumu. Nu, ja neskaita tos, kurus jūs cenājat, ja, kur nav mazums, domājums, tā kopējā fona, tad visi pārējie taču ir dzimuši ar ideju, tiksim, kaut ko radīt un veidot. Un vismaz daļēji katrs no šiem uzņēmumiem ir kļūst par darba vietu vismaz vienam cilvēkam, vismaz vienam īpašniekam, ja, kurš kaut ko rada. Skaidrs, ka šeit ir vienmēr risks, šeit vienmēr ir iespēja neizdoties, un tieši tāpēc ir vajadzīgs šis atbalsts un palīdzība vienam otram. Un šajā idejā, fórumā, koncepcijā, šajā platformā lielākais prieks par to, ka ir visi posmi. Ir valsts, ir nevalstiskais, ir privātais, ir visi šie spēlētāji, bez kuriem atkal arī šī atbalsta ekosistēma nevar pastāvēt. Tā nevar funkcionēt pareizi. Līdz ar ko gribu pateikties tiešām idejas autoriem un realizētājiem, jo ideja daudz, bet realizē dažas, atbalstītājiem par to, ka palīdz. Man ir prieks, ekonomikas ministrija var būt palīdzīga, tā kā mēs kā mazo vidēju uzņēmumu ministrija vienmēr būsim jums. Paldies!